Rīgas plānošanas reģiona pasākums Labā prakse notika 2023. gada 11. oktobrī Rīgā Skanstes City konferenču zālē. Pasākums finansēts Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānismu plāna investīcijas 3112I pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai projekta pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai ietvaros. Pasākumā biznesa un vadības konsultanti stāstīja par biznesa vadības praksi, ko pašvaldības var pielietot sociālo pakalpojumu nodrošināšanā. Labklājības ministrija prezentēja aktualitātes normatīvajā un metodoloģiskajā vadībā attiecībā uz pašvaldību sociālo pakalpojumu plānošanu, īstenošanu un novērtēšanu. Un Rīgas valstspilsētas pašvaldības eksperts dalījās divos pieredzes stāstos par sociālās vides izpēti, atbilstošu pakalpojumu izveidi un novērtēšanu. Sarmīta Teibe, biznesa un vadības konsultante. Labā prakse, pieprasījuma prognozēšanā, pakalpojumu plānošanā, uzņēmējdarbībā. Autori min savā darba pieredzē veiksmīgu pieredzi kopā ar NVO centru izveidoto Ziedot LV koncepciju. Tās mērķis bija izveidot pieejamu sistēmu ziedotājam un saņēmējam, laikā, kad veidojās ziedošanas kultūra un kļuva pieejami tehnoloģiskie risinājumi. Tāpat autori piedalīsies gan ražošanas, gan pakalpojumu jomas uzņēmumu darbības vadības uzlabošanā. Uzņēmēju darbībā pielieto ideju ģenerēšanai prāta vētras, ideju hakatonus, piesaista mentorus jaunu uzņēmumu veidošanai. Galvenā panākuma atslēga ir noteikt skaidrus mērķus. Papildus pozitīvu efektu dod tas, ka mērķus vizualizē grafiski un izvieto koridoros. Uzturoties telpās, darbinieki koncentrējas uz konkrētu izmērāmu mērķu sasniegšanu. Arī ikdienas komunikācijā grupas vadītājs var pieiet pie darbinieku un jautāt, kādi ir mūsu uzņēmuma galvenie 3 mērķi. Ja darbinieks tos spēj nosaukt, tad vadības darbs tiek darīts labi. Ir ilgtermiņa mērķi un īstermiņa mērķi. Atgriezenisko saiti par to, cik veiksmīgi uzņēmums uz tiem virzās, sniedz vadības grāmatvedība. Vadības grāmatvedība aptver gan pašizmaksas aprēķinus, gan sekošanu naudas plūsmai. Atšķirībā no finanšu grāmatvedības, vadības grāmatvedībai nav normatīvā regulējuma. Tā ir atbalsts un palīdzība vadītājiem lēmumu pieņemšanā. Vadības grāmatvedība klasificē izmaksas kā tiešās un netiešās, pastāvīgās un mainīgās. Arī šīs izmaksas var rēķināt dažādos veidos, atbilstoši uzņēmumu iekšējiem lēmumiem, turklāt procesā šo sistēmu var mainīt un uzlabot. Ar vadības grāmatvedības palīdzību var aprēķināt kritisko punktu, pie kāda klientu apjoma ir izdevīgāk sniegt pakalpojumus pašiem, pie kāda pirkt, pie kāda deleģēt. Produktivitāte un efektivitāte ir aprēķināmas ar vadības grāmatvedības palīdzību. Vadības grāmatvedība nodrošina pamatojumu plānošanas un kontrolas lēmumiem, datus par pagājušiem periodiem izmanto nākošo periodu prognozēšanai. Piemēram, kad budžetā ir dati par 9 mēnešiem, ir jāpievieno arī prognoze par atlikušajiem 3. Vadības grāmatvedības datus izmanto, lai pieņemtu lēmumus par jaunu pakalpojumu attīstīšanu, jaunu preču ražošanu, par struktūru vienību likvidēšanu vai izveidi. Tā palīdz novērtēt ieguldījumus. Salīdzinājumam, finanšu grāmatvedība nodarbojas tikai ar pagātnes datiem, atbilstoši normatīvajiem aktiem un grāmatvedības standartiem. Prezentācijā uzskaitītas finanšu un vadības grāmatvedības atšķirības. Svarīgi, ka vadības grāmatvedība sniedz aktuālu informāciju, pat ja tā nav tik precīza kā finanšu grāmatvedībā. Jo uz izmaiņām uzņēmuma darbībā ir jārēģē ātri, nevis pēc finanšu gada noslēgšanas, kad ir precīza informācija. Uzņēmuma vadībā vienmēr tiek ņemts vērā būtiskuma princips. Katrs uzņēmums var izstrādāt savu vadības grāmatvedības metodiku. Galvenais, kas jādefinē saulaicīgi, vajadzīgi dati, kas jāuzkrāj. Pamatā tie ir tie paši dati, kas tiek apstrādāti finanšu grāmatvedībā, tikai tiem tiek pievienoti atbilstoši kodi, kas ļauj tos izdalīt vadības grāmatvedības vajadzībām. Šiem nolūkiem lielie uzņēmumi izmanto integrētas grāmatvedības sistēmas, kurās ir gan finanšu grāmatvedības dati nodokļu uzraudzībai, gan vadības grāmatvedības dati lēmumu pieņemšanai.
Lai noteiktu, kādi dati kādā struktūrā jāuzkrāj, vadībai jādefinē vajadzības un speciālisti veido atbilstošas programmas darbības, savienojums integrētajā grāmatvedības sistēmā. Īsumā par prognozēšanas metodēm. Kvantitatīvās metodes balstītas uz formulām, datu apstrādi. Tādas ir eksponenciālās izlīdzināšanas metode, laika rindu sadalīšana komponentēs, lineārās regresijas, slīdošā vidējā lieluma, naivā metode un citas. Visbiežāk tiek izmantotas ražošanā. Vienkāršā ir naivā metode, kas iepriekšējā mēneša datus attiecina uz nākošo. Šāda metode neder uzņēmējdarbībā, kura ir atkarīga no sezonalitātes. Tāpēc ir jāizvērtē un jāizvēlās atbilstošākā metode. Vairāk praksē tiek pielietotas kvalitatīvās metodes. Populāra ir Delfi metode, ekspertu aptaujas. Ekspertu grupa izskata perspektīvas un nonāk pie vienota lēmuma. Izplatīta ir arī scenārija plānošana. Un, protams, klientu aptaujas. Tiek pētītas pārdošanas jeb noiet tendences un ņemti vērā teritorijas strateģiskās attīstības plāni. Piemēram, plānojot jaunu tirdzniecības centra atvēršanu, pēta iedzīvotāju pirktspēju, mājsaimniecību sastāvu, auto pārvietošanās un gājēju plūsmas, tāpat veids potenciālo klientu aptaujas. Uzņēmējdarbības pieredze noder ierosmei domāt, kādā veidā arī publiskajā pārvaldē attīstīt jaunas idejas, jaunus pakalpojumus, jaunas sadarbības sistēmas. Taču ir milzīga atšķirība. Uzņēmējdarbībā stimulē vajadzību, lai notiktu patēriņš, lai pārdotu pakalpojumu, savukārt sociālajā jomā būtu vajadzīgs apmierināt vajadzības, preventīvi samazinot patēriņu nākotnē. Piemēram, saulaicīga aprūpes mājas pakalpojumu ar vieglu fizisko traucējumu gadījumā novērš plašāku aprūpes pakalpojumu nepieciešamību nākotnē. Savulaik ieviestā drošības poga tika pārņemta no Vācijas labās prakses. No uzņēmējdarbības viedokļa šī pakalpojuma ieviešanā lielākais izaicinājums bija sasniegt pietiekošu pakalpojumu lietotāju skaitu. Tas ir kritisko punktu, pie kura tas kļūst tehnoloģiski un izmaksu ziņā efektīvs. Savukārt sociālais iegūms no šī pakalpojuma ir katram tā lietotājam, viņa ģimenei. Šobrīd kļūst populāras arī telekomunikāciju kameras, kuras ģimenes locekļi uzstāda mājās, un ar kuru palīdzību var apraudzīt savu mājās palikušo senioru un arī sarunāties ar viņu. Tāpat arvien populārāks kļūst veikalu piegādes mājās. Pat bērni, kas dzīvo ārzemēs, var nopirkt pārtiku veikalā un nosūtīt no veikala kurjeru uz senioru mājām. Šie risinājumi ir uzņēmējdarbības vidē, taču noderīgi ikvienai mājsaimniecībai, kas saskars ar problēmu. Sociālajam dienestam reizēm pietiek sniegt informāciju, pamācības, instrukcijas ģimenei, kuras saskars ar jaunu dzīves situāciju, tai skaitā pamācībām, kā kopt savu senioru mājās, lai netraumētu. Sociālo aprūpētāju zināšanas ir ļoti svarīgas un noderīgas iedzīvotājiem, kas tikai uzsāk senioru kopšanu. Tādējādi pat ar mazu video vai tiešsaistes lekciju palīdzību varētu novērst lielākas aprūpes nepieciešamību nākotnē. Līdzīgi var meklēt risinājumus citos sociālo pakalpojumu veidos ar uzņēmumu un ģimenes resursu efektīvu pielietošanu.